latviski Sinese Roze. Nākt prātā vai atcerēties? Labrīt, dargi klausītāji! Esiet sveicināti! Pirms nedēļas mēs runājām par salikto tagadni, salikto pagātni un salikto nākotni. Неделю назад мы говорили о сложных временах. Nav viegla tēma. Jā, es tev piekrītu, taču man ienāca prātā, ka pirms doties valodas labirintos vajadzētu atcerēties, kā pārfrāzēt, ja pateikt domu citiem вардiem. И я согласна, прежде чем углубляться в тонкости языка, следовало бы вспомнить, как перефразировать или выражать мысли другими словами. Man ienāca prātā, можно перефразировать es atcerējos. Jā, iespējams, ja agrāk es to biju zinājusi. Мне пришло на ум, я вспомнила. Daudzas darbības ļoti vienkārši var pārfrāzēt ar vārdu taisīt, ģeleķi. Turklāt valodas nesēji bieži vien tā arī dara, ja grib ātri kaut ko pateikt. Piemēram, durvis var taisīt vaļā un ciet. Taisīt vaļā durvis, открывать двери. Taisīt ciet, закрывать. То же самое, что и vērt vaļā, atvērt, vērt ciet, aizvērt. Durvis ir atvērtas, durvis ir vaļā. Loks ir atvērts, loks ir vaļā. Un tā tālāk. Taisīt mēbeles, izgatavot mēbeles. Делать мебель. Делать еду, taisīt ēdienu, gatavot ēdienu. Taisīt prognozes, prognozēt. Daudzi taisa prognozes, kādas vēl balvas saņems анимācijas фильма «Страуме». Многие строят прогнозы о том, какие еще награды получит анимационный фильм «Страуме». Можно ли по-разному сказать, фильм создал шумиху в соцсетях? Jā, filma radīja, izraisīja, sacēla ažiotāžu sociālos. Visā pasaulē kāpj, palielinās interese par Latvijas animāciju. Vai mēs varam teikt, фильма taisīja, radīja lielu troksni pasaulē? Фильм создал большой шум в мире. Nē, troksnis ir nevēlama skaņa. Это нежелательный звук. Но, возвращаясь к taisīt, var apgalvot, ka filmas veidotāji veiksmīgi taisa karjeru. Veiksmīgi veido karjeru, удачно делает карьеру. Taisīt frizūru. Kā mēs vēl varam to pateikt? Veidot frizūru, делать прическу, то же самое. Taisīt masāžu. Māsēt, массировать, делать массаж. Taisīt pasākumu, taisīt ballīti. Rīkot, organizēt pasākumu vai ballīti, организовать мероприятие, вечеринку. Tagad par viedokļiem. Var izteikt vai paust savu viedokli, savas domas. Var izteikt, var paust savu viedokli, savas domas. Выразить свое мнение. Выразить можно и отношение, недовольство. Jā, var paust, izteikt, parādīt savu attieksmi, neapmierinātību. Daudzas darbības var pārfrāzēt ar vārdiem iekšā un ārā. Iekšā, внутрь, ārā, наружу. Salikt kaut ko iekšā somā. Ielikt somā, iepakot, pakot ārā no somas, izpakot. Саликт iekšā, положить внутрь, в сумку. Ielikt, iepakot, упаковать. Пакот ārā, izpakot, распаковать. Laist iekšā, впускать, ielaist, laist ārā, выпускать, izlaist un tā tālāk. Iet iekšā, iet, iet ārā, iziet. Jā. Daudz ko var pārfrāzēt ar vārdu gūt, получить, обрести, iegūt, dabūt. Например, гūt uzvaru, uzvarēt, победить. Gūt vārtus, забить ворота. Citā nozīmē gūt popularitāti, kļūt populāram. Обрести популярность, стать популярным. Gūt pārliecību, kļūt pārliecinātam. Обрести уверенность, стать уверенным.
Jā, darbs dara darītāju. Jo vairāk jūs lasāt un runājat latviski, jo lielāks būs jūsu vārdu krājums. Работа мастера боится. Чем больше вы читаете и говорите по-латышски, тем больше будет ваш словарный запас. Bet mums laiks atvadīties. Vēlu veiksmi latviešu valodas apguvē. Uz redzēšanos! Visu labu! Подтяни латышский с Инесой Розе.